Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Irānas armija ziņo, ka uzbrukusi kurdu grupējumiem Irākā. Valsts ziņu aģentūra IRNA vēsta, ka uz opozīcijas grupējumu štābiem izšautas 3 raķetes. Katara šodien paziņoja, ka evakuē iedzīvotājus no ASV vēstniecības apkārtnes galvaspilsētā Dohā. Savukārt Izraēlas armija vakar paziņoja, ka ir iznīcinājusi ap 300 raķešu palaišanas iekārtu Irānā. Irāna šorīt sāka jaunu triecienu vilni Izraēlai un ASV armijas bāzēm Persijas līča valstīs. Irānas valsts televīzija paziņoja, ka jaunie triecieni bija vērsti arī pret ASV bāzēm. ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība ir lūgusi Pentagonu nosūtīt vairāk militārās izlūkošanas darbinieku uz tās štābu Floridā, lai atbalstītu operācijas pret Irānu vismaz 100 dienas, bet visticamāk līdz septembrim. Tā raksta tīmekļa izdevums Politico. Tā ir zīme, ka operācija varētu turpināties daudz ilgāk nekā sākotnēji ASV prezidenta Donalda Trumpa minētais 4 nedēļu termiņš. Steiga piesaistot cilvēkus un resursus liecina, ka Trumpa komanda nav pilnībā paredzējusi, kādas milzīgas sekas izraisīs tās kopā ar Izraēlu uzsāktais karš pret Irānu, raksta Politico. Šodien notiek notāru dienas, kuru laikā iedzīvotāji var saņemt bezmaksas zvērinātu notāru konsultācijas par dažādiem juridiskiem jautājumiem. Īpaša uzmanība pievērsta grozījumiem laulības šķiršanas procesā. Tie stājās spēkā 1. martā. Turpmāk vienošanās par bērna aizgādību, saskarsmes tiesībām un uzturlīdzekļiem būs obligāti noformējama notariāla akta formā. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja kāda no pusēm panākto vienošanos vēlāk nepildīs, būs iespējams sākt piespiedu izpildi bez tiesvedības procesa. Notāru dienu konferencē tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere aicināja ģimenēm juridiskās attiecības un strīdus risināt savlaicīgi, vēlāk palīdzība var būt ierobežota, ja nav ievēroti noteiktie termiņi. Ministre norāda, ka tiesā nonāk mazāk nekā 5. daļa laulības šķiršanas lietu, bet ģimenes strīdu skaits tiesās pieaug. Atsevišķos gadījumos viena strīda laikā starp vecākiem par bērnu tiesā celti līdz pat 12 dažādiem prasījumiem. Tas nelabvēlīgi ietekmē bērna dzīvi un būtiski noslogo tiesu darbu. Daugavpilī veidos vides objektu barikāžu piemiņai. Par to informē Rotko muzeja pārstāve Inga Gedžūne. Rotko muzejs izsludināja konkursu. Tajā varēs iegūt individuālas tēlniecības rezidences iespējas Daugavpilī, veidojot laikmetīgu vides objektu 1991. gada janvāra barikāžu un atmodas laika neatkarības centienu piemiņai. Konkursā var piedalīties profesionāli tēlnieki no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas ar pieredzi vides objektu vai publiskās mākslas īstenošanā. Pieteikumā jāiesniedz vides objekta mākslinieciskā koncepcija, skices, tehniskais apraksts un provizoriska budžeta tāme. Pieteikumi jāiesniedz līdz 30. aprīlim. Saulkrastots Siguldā, Daugavpilī un Liepājā notiks bērnu un jauniešu vokālais konkurss Ceļā uz lielo skatuvi. Martā un aprīlī notiekošā konkursa mērķis ir atklāt talantus Latvijas reģionos un sniegt bērniem vecumā no 7 līdz 18 gadiem profesionālu platformu pašizpausmei, kā arī veicināt kultūras dzīvi ārpus galvaspilsētas. No 11. līdz 12. aprīlim konkurss norisināsies Daugavpilī Vienības namā. Konkursa galvenās balvas ieguvēji 5. jūnijā kāps uz skatuves Daugavpilī, lai koncertētu kopā ar simfonisko orķestri. Februāra beigās Latgalē par narkotiku glabāšanu aizturētas 2 sievietes un vīrietis. 25. februārī Daugavpilī pie 1989. gadā dzimušas sievietes policijas darbinieki atrada 1 gramu amfetamīna. Kratīšanas laikā sievietes dzīvesvietā likumsargi atrada vēl 46 gramus šīs vielas, kā arī elektroniskos svarus, mērkaroti un iepakošanas materiālus. Tajā pašā dienā Daugavpilī aizturēja 1983. gadā dzimušu vīrieti, pie viņa tika atrasti 3 grami amfetamīna. Augšdaugavas novadā 1991. gadā dzimusi sieviete savā dzīvesvietā Somā glabāja dažādas narkotiskās vielas. 27. februārī policisti Daugavpilī kādas teritorijas apskates laikā pie 1970. gadā dzimuša vīrieša atrada 169 litrus nelikumīga alkohola. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildes Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Alisa.
Radio.